Esam Liepājā, kurā hokejs svin 20 gadu jubileju, un viens no pirmajiem, kurš bija šeit no pašiem pirmsākumiem, ir Mihails Vasiljonaks. Šodien vispār tāds svētku, ko teikt, diena, tāpēc, ka 2 dienas pēc kārta mums notiek bērnu turnīrs U7 un U9 vismazākiem. Tad jau tie tādi turnīri, tagad visinteresantākie turnīri notiek jeb galīgi bērniem, jeb veterāniem galīgi. Tāpēc mums tāda šodien visu pilnu dienu, hokeja diena. Un šodien mēs taisām tādu akciju, bet tādu spēli lido Lāči lido un arī lido komandas spēlēs. Tev tāpat. Pauli, ko tu atnesi, lai līdz? Tas ir tāds jautrs pasākums, kur nāk baigi daudz bērnu apskaties. Viņš vienmēr ar Ziemassvētkiem un Jaunogiem. Jā. Viņš tāpēc tur nāk baigi daudz. Cilvēki pat gaida. Ir savādas tās mantiņas, kāds rekords bija. Priecīgs un svētks. Kāpēc tik maziņas? Tāpēc lielāk nedzīvē. Un tu zini, ka es nezinu, 2 mašīnas, kas te brauka pilnas. Nu, ko? Mēs tev gaidām, tā kā ko es speciāli sagaidīju, lai tev... Sveicināt, ko mēs sasveicināties. No. Tiek prasīt par spēles noslēgumu, par balvu pasniegšanu. Man kaut kā liekas, ka šovakar vajadzētu jums pasniegt balvas labākajiem. Nav problēma. Jā? Tas būs tā ļoti skaisti, man liekas. Davai, nav problēma. Gadā mūs uzaicināja Kirovs Lipmans pie sevīm, Ļoņas Beidesņev. Un teica, ka būvēšot Liepājā halu, un viņam vajag trenēt un strādāt, kā sāk strādāt hokeja bērniem un veidot komandu. Tad mēs atbraucām, tas bija aprīļa mēnesī, mēs atbraucām uz Liepāju. Amarita viesnīca apsēdāmies kopā ar metalurgu vadību, apspriedām visu, kā viņi to redz, kā viņi grib to darīt visu. Kā viņi redz, kā tas Zaharjans teica toreiz, ka viņam tas laiks ir, ka viņš grib, lai pēc cik 10-15 gadiem būtu tikai hokeja vietēji spēlē, tikai pamata savu puiši. Tā mēs sākam, paņemam te Sašcicursk, Miššostak, Boļu Lavrienovu un atbraucam te. No to tagad jau 20 gadi. No tos vecās brigādes palika es un Saša. Grūti jau bija, teiksim, paši to sākumu. Mēs savācām tos puikas, kas bija. Un ar Sašu izgājām uz laukumu pirmo treniņu. Tik daudz tie sīkie bija. Un es jau vispār tiem sīkiem nekad nebija strādājis. Ko es apskatu, es saku, Saša, ko mēs te darīsim tagad? Tas ir šausmas. Viņš saka, es pats nezinu. Tā mēs izvērtām krēslas, kaut ko visu un tad pakāpeniski. Nu, vienīgais tas grūtības bija to, ka te nekas nav bijis. Tagad atkal mēs jau, tagad atnāca tas jauns klubs, mums jau ir pamats tomēr, tie čāļi jau skola, visi jau ir, teiksim, jau tādi gatavi. To, ko mēs viņam te prasījām, lai viņi netiks zaudēt skriešanā, cīņā, tāda vēlēšana spēlēt. Tagad jau katru spēli viņi labāk cīnās. Viņi piedāvā visu kā tiem lielākam slodzēm. Pagājušajā gadā viņi spēlēja junioru komandās. Saprot, kā? Un arī tur, kas tad tur bija tāda. Tagad līmenis būs arī savādāk, kad tur tiec pie večiem spēlēt. Pats Mihails Vasiljonaks savulaik bija izcils vārdsargs un Rīgas Nāmo komandā aizvadīja 19 sezonas. Mēs to hokeju jau pirmkārt spēlējām Sētā pa ziemu. Mums pretīm dzīvoja mājā Andris Hendels, kas jau spēlēja hokeju. Pa ziemu mēs tur Sētā spēlējām, mums bija sacensības jau Sētām visādiem, bet bez slīdām, vaļienkam griezām. Bet blakus dzīvojam Daugavas stadionā. Tad uz to hokeju mēs vienmēr ejam. Gājām arī, skatījāmies, un tad vienu momentu Andris teica, ka veidojās komanda Ceļmašā, ka tur dod slīdes un nūjas, un tad jau vairāk nebija nekāda cita doma, ka jāiet mēģināt. Tad es to sāku spēlēt vācos, iedevu man kaisargu, bija viens tāds tā kā atsītais blīns bija vienā rokā, un otrā arī lavena nebija, arī tāds pats bija
tā kā šitāds tā kā palkūs bija. Pēc tam tikai Lavena bija, mums uz visu klubu vienlaikam Lavena bija. Agrāk bija tā forma, bija tik švaka, viņa bija drusku tāds, tā kā šitā jaciņa, polsterēt un viss. Un ja tev trāpīja pa rokam kaut kur, bija visu laiku ziluma. Tagad ja viņa tāda forma, ka viņa vienkārši ar krūtīm stāv, tā kā pēc sienācī. Agrāk tev vajadzēja visu tos ķertrības. Tāpēc agrāk tev atcert uz tehniskākais, domāju, bija. Izsaucu uz spermu 67. gadā. Pirms manīm tieši nedēļu uz to braucienu aizbrauc Jānis Kveps. Arī viņš sāk strādāt, viņš vienu nedēļu ātrāk pa manī bija. Un Nižņī Tagilā viņi spēlēja komandā un Samovi šitais Mīcīts dabūja traumu. Broņi tur izkavās kaut ko, viņi tur diskvalificēja un viņam vajadzēja to Toļiku ielikt slimnīcu un viņam vajadzēja to vācēt arī. To es uzreiz aizlidoju uz turienu. Bet tās līmenis bija, tādā laikā man izskaties, es biju tā, teiksim, sašauts daudz, kā es domāju, ka tas ir vairāk tāds profesionāls līmenis. Bet tur izrādās viņš tādu vairāk amatieri. Un tad atnāca Cikanovs. Un viņi to pirmo dienu, kad viņš atnāca, arī sākās tādu, teiksim, īsti profesionāls darbs ar tādu lielo mērķi, ka jātiek mums augstākā līgā, jāspēlē ar tādām komandām tā kā CSK, šitiem. Un tā lēnām arī viss tas gāja uz to. Kaut kādīgi viņš nav tā kaut viņš atnāca ieciet ar to, pēc 5 gadiem spēlēsim. Bet kaut kādīgi sanāca tā kā nemanām, var teikt. Augstākā līga bija 9 komandas, kad mēs tikām. Un mēs uzreiz no 1. gada palikam 6. Vienmēr jau bija tā, ka kāda komanda ieiet, tur automobilisti, apgotki un uzreiz atkal izkrīt. Tagad tu sanāca tā, ka mums bija, mēs tādu stabili, kā iegājām, mums stabili spēlējām, mums bija tam visam Maskavas komandām labākais rezultāts starp visām komandām. Vairākums mums bija labākais starp nekā CSK un šitiem komandām. Pēc tam viņš to bija izdomājis tos 4 maiņas. Un mēs ar viņiem gājām un spēlējām līdzīgi nekā līdzīgi. Jā, tie armīnieki tur gāja, toreiz tas Tic Lambin, tam šitam Halamam atslēg kaulu salauz. Tā spēles laikā. Un viņš teica, jūs atbrauksiet uz Maskavu, tur mēs tur. Pēc tam viņš saka, kur ar šitiem duliem tur. Jā, mēs nemācījāmies, meistarība nebija mums tik liela, kā mēs neparādījās tur Baldēs, Ponomaļovs un citi. Bet mēs rītīgi skrējām ar 4 maiņām, mēs tur griezām tā, ka viņam negribēja samūs cīnīt. Es domāju, pat uz tās pats, bet vienīgais, ka te tas viss taču mazāks apskaries un tā ķivēt pat jau viņi, ja te trāpīt rītīgi, tā viņi pārlūs uz pusēm, es domāju. Bija tādiem gadiem, toreiz mums tam Bristovām tas trāpīja, uzreiz viņš diezgan spēcīgs smadzenes, tad rīt dabūja un arī beidz spēlēt. Tāpēc, ka tas materiāls jau nav tagad ja viņam ja trāp pa galu, tu paskaties, viņi pat galu nepapurina. Agrāk, ka uzreiz bija knoķis praktiski. Šitais reiz vienreiz trāpīja, bet tā reiz es salocīju cīk, bet tik trāk nebija. Ka. Vienīgais, ka pa to reiz vēl vieglāk bija, pa to galu, ka trāp tad. Bet pa to man nevienreiz netāpīja. Izņemot tādu sīkumu. To var teikt, ka galvenais nebija vārds aizsargāt, galvenais bija savu galvu aizsargāt. Rīgas Namo tajos laikos bija ne tikai nepiekāpīga komanda, ar kuru visiem bija grūti spēlēt, bet arī viena no stilīgākajām. Nevienai komandai tik daudz nebija Husaini un Bādēni. Es nezinu, kāpēc tā iznāca. Labi, man es saku audzināt, kad man to lūpu pārsīt, savādāk, lai tā rēt nebūtu redzams. Vienmēr viņi skaitīja to Rīgu, tā kā tās komandas arī te brauc savu baigo prieku. Viņi saka, tas tā kā uz Eiropu atbrauc. Tomēr mums tā visa kultūra bija daudz augstāk nekā Krievijā. Starp 9 komandām mums tā bija vismodernākā. Mēs pirmie sāk garās matus tur audzēt un bija. Un ģerbamies tur tā, teiksim, modernāk nekā tie pārējie, bet tas vienkārši, es domāju, tad moda pēc. Liepājā 1998. gadā ar halles atvēršanu ilgu laiku Vēja pilsētā bija viena no labākajām un spēcīgākajām hokeja skolām Latvijā. Agrāk, kad ziema bija, tad bija tas hokejs. Pēc tam 98. gadā, kad mēs te atbraucam, tad es nezinu, es šaubos, ka bija, bet vispār Latvijā laikam nekur tā sevišķi nebija. Brocenos bija, Talsos un Rīgā. Un tad, kad te uzbūvēja ledus halli,
Tad tas sākās atkal tā hokeja dzīve. Bija vēl vairāk bērni gāja un brauc no tie blakus pilsētām, no Rīgas brauc pie mums, tāpēc, ka mums bija ļoti labi apstākļi. Mums bija labs internāts ar direktoru, skolotājiem, kas palīdzēja mācīties. Arī bija viens no galvenajiem uzdevumiem, lai viņi ne tikai iemācās hokeju spēlēt, bet arī pabeidz skolu. Un tie visi puiši, kas bija pie mums, viņi bija arī pabeiguši visu te skolas, visu. Un tāpēc tā bija diezgan aktīvi tie gadi. Tāpēc mums iznāca, cik pat 10 gadu varbūt vairāk uzbūvēt tādu piramīdu, kas mums bija no bērnu komandai līdz lielai. Un tad ir diezgan tas ir svarīgi, tāpēc, ka tiem bērniem ir, kur tiekties. Viņi ir Itālijā, viņš grib gadu vecāku, pēc tam viņš grib lielā komandā, viņš atnāk kādu sūtu, un viņi, tāda ir tā logika laikam ir, tāpēc, ka, ja ir Lechala, ja ir bērnu komandas, jābūt lielai pēc logikas. Liepājas Metalurgs komanda bija 7 reizes kļuvusi par Latvijas čempioni un vienreiz bija arī Austrumeiropas hokeja līgas čempione. Taču 2013. gadā sakarā ar uzņēmumu Liepājas Metalurgs finanšu problēmām klubs beidza pastāvēt. Mūsu tāds priekšā izauguši tie paši, tas pats Kalniņš, Jānis, tagad es varu daudz nosaukt, tas pats bišķi, tas jau no jaunāk paudzes Balceris tur un daudz puiši, kas ir izlasē spēlē, viņš tie Indiraši, Masāļski, visi jau izgājuši. Tagad vairāk pa pusi komandu, Latvijas komandu, kas brauc te spēlēt, vairāk pa pusi, kas bija te pie mums. Es domāju, ja toreiz nebūtu te uzbūvējuši lēdi, es domāju, ka tāds bija grūdienis arī tam Latvijas hokeja attīstībai. Tāpēc, ka pēc Liepājas sāk būvēt Ventspilu, Aizkrauklu un Daugavpils. Un principā tik daudz lietas uzbūvēs bija tikai pēc to, ka Liepāja uzbūvēja. Es domāju, toreiz, ka nebūtu te Liepāja attaisījuši to halu, arī nekur nebūtu. Nebūtu tāds grūdienis. Leģendārais Mihails Vasiljonaks vairāk kārt bija izsaukts uz PSRS 2. izlasi. Bija arī kā 3. vārdsargs pasaules čempionātā PSRS komandas sastāvā un 1976. gada Kanādas kausa izcīņā. Pret profesionāļiem, es pirmo reizi laikam tikai 78. gadā, kad mēs braucām ar 2. izlasi, spēlējām 10 spēles ar to VHA klubiem, kur spēlēja Bobby Hals, Gaudy Hovši, tie visi slavenības. Bet tā es pirmo reizi ar Kanādu hokejas satikos 74. gada laikam, kad mēs bijām braukuši arī ar to izlases spēlēm, 10 spēles vienmēr ar tām studentiem, AHL komandām. Mana biogrāfija diezgan daudz tādi, varbūt nesevišķi daudz. Pirmkārt, kā 400 golu Mihailovs iemet man. Pēc tam Gaudy Hovs man iemet arī vienu golu, pat roku nepaspēja piecelt. Ar Gaudy Hovs 1-1 noķēt. Tas ir tādam, teiksim, pat tādam par Krievu personībām, kā tie Harlamo, Maļcev, tas bija tā, mums bija ikdienas spēles. Un arī mēs labāk spēlējām, un viņi labāk. Bet šitāda atmiņā, teiksim, tāds dats, ko es varu lepoties, laikam, kaut arī ielaists tas gols. Es biju vienreiz bija pieteikts čempionāta, vienreiz bija aiz no 76. gadā. Es skaitu, ka tas tāds diezgan unikāls gadījums, un priekš manī bija tādi laika, un tāpēc, ka varēja tur vienalga aizbraukt, arī pa 3. varēja viņu paņemt. Vienīgais, ka medaļu PSRS čempionātu mēs nekļuvām, bet tā principā mēs to hokeju no paša zemes, teiksim, uzcelām līdz kaut kādam noteiktam līmenim, kur arī tagad spēlē mūsu čaļi. Kas tas Dinamo, tomēr tagad jebkur tu pasaka, ka tas Rīgas Dinamo, viņš saka, jā, tā bija, vienalga palās jebkur tādu līdzjūtu, viņš saka, jā, tā bija ritīgi brigāde. Es domāju, tāpēc ar to, ka sākās viss tās hokejs iet uz augšu, teiksim, Rīgā. Tāpēc, ka viss hokejs pamat tikai Rīgā bija, Latvijā.
ar to komandu Dinamo Rīga. Bija jau tāda, ka nenormāli, ka cilvēks stāvēja pa naktim rindas un pēc biletiem. Un arī tie jaunie čaļi, kas pēc tam izauguši, tās pats Arturs un Vitālijs, viss. Laikam mēs kaut ko iedevām viņam tā, ka tas viens gribēja būt tā kā Balders, viens tā kā Vasiljonaks, viens tā kā Hendels tur. Un tagad visu laiku tā iet tā kā paudzēm. Ne tā, ka mēs viņus tur vilkām. Bet laikam tā ir. Tāpēc es domāju, ka tagad šitādi, tik labi mums tas vēlreiz atgriež pie to vārdsargiem. Ne jau tā, ka mēs tur viņus baigi tenējam un viņi tur bija, bet visu laiku tās tradīcijas baigi dziļās. To mēs sākot no Melupa, un tur Spundiņš, Šopits un tālāk viss gāja. Tāpat arī tagad. Tagad jau tie puši paši viņi grib iet vārtos. Un paskatīt, cik mums tur ārzemēs un te jau tagad labi vārdsargi. Un tāpat arī tas puikas arī. Es domāju, vienkārši tas bija tāds ielikt dziļas tradīcijas, kaut arī pirms Tihanov bija jau tomēr tie čaļi, teiksim, ritīgi labi hokejs, kad toreiz tas Melupa Šulmans, ka viņi bija pat uzaicinājuši viņu spēlētāju Maskavas armijas klubā. Tādā laikā, es domāju, bija jau tas arī diezgan bija tāds liels gods. Tagad Liepājas hokejs ir jauna ceļa sākumā. Ir liela pieredze aiz muguras, kura tagad jāizmanto, lai Liepājas hokejs atkal atgrieztos tajās virsotnēs, kur bija pavisam nesen. Tagad mums ir jauna dibinātāja kluba. Atbalsts mūs pagaidām pilsētu pamatā. Lēnā garā mēs tagad, šitais pirmais gads mums tā diezgan grūts, tāpēc, ka mums tā sastāvā visi pamatā savu puiši, kas te vieta izauguši un nav no tiem labākiem, tāpēc, ka tie labākie vienalga tagad brauc uz Rīgu, uz Ārzemēm. Bet mēs panācām tagad, es tā domāju, katru spēlē, katru dienu viņi paliek labāk un tomēr mēs cīnāmies un bez cīņas neatdodām nevienu spēli, nevienu lauku metidu. Un es domāju, uz priekšu mēs varēsim izveidot labu kolektīvu, labu komandu, apvienot atkal skolu, tāpēc, ka pirms tam bija jau tā skola bija atsevišķi un komanda atsevišķi. Tagad mēs mēģinām visu to atkal apvienot, treneris, visus tos bērnus un atrast kopējo valodās Liepājas to sporta skolu direktoru un ceru, ka cerēsim, kā katru dienu, katru gadu mums labāk un atgriezīsimies pie tiem veciem laikiem. Deficīts savukārt bija pagaidām pārliecināts pēdējā vietā, un kamēr es jums stāstu, tikmēr Liepāja gūst vārtus. Laikam vispatīkamākais brīdis šajā spēlē. Es domāju, skatītājiem noteikti. Kā pašam? Pašam arī jau labi, ka to vienu golu iemetam. Dēļ to jau tie skatītāji visi atnāca, lai tas lāčs izvest. Un es domāju, tas ir patīkam kā tiem skatītājiem un komandai jau arī. Vissvarīgi to pirmo golu iemet. Izskatās vislielākais skaits, kāds bijis, ja? Man liekas, tik daudz tas rotaļlietas es nav redzējis. Pats nekad neesmu metis. Nē, man nav tik daudz rotaļlietas. Kādi ir palikuši vēl sapņi nerealizēti saistībā ar Liepāju? Vai vispār ar hokeju? Vispār kāds sapņi jau, lai katru spēli nāk tik daudz cilvēku, būtu patīkam. Lai tā komanda atkal mūs, pieceltos augšā un cīnīties pa godāgām vietām. Vai kāds arī no šiem jauniem čaļiem, ko mēs tagad atkal trenējam un gatavojam, varbūt, lai kāds no viņiem atkal tiec augšā, Rīgas Dinamo, KHL, tur NHL vēl labāk. Mums prieks sapratam, ka Balcēs tur ir tuvu. Mēs lepnēsim par to, ka viņš ir Liepājnieks. Cerēsim, ka kaut kas tas izdosies arī.